Čau visiem, mani sauc Anna, un mēs tiekamies Young Media LV podkāstā par jauniešu iespējām, un šī ir mūsu 3. epizode. Paldies visiem par jaukajām atsaucēm un interesi mūsu pirmajās epizodēs. Mūsu foršā podkāstu komandiņa to ļoti, ļoti novērtē. Un, ja nu šī ir tā pirmā epizode, aizej noteikti iečeko arī mūsu pirmās 2. Un šodien mūsu podkāstu studijā viesojas Ulla. Viņa pati mums uzrakstīja, pieteicās, ka vēlētos atnākt parunāties, un es domāju, ka mēs nedrīkstam to palaist garām un noķert tevi, kamēr tu esi Latvijā, jo saprotu, ka tu arī studē ārzemēs. Yep. Un tad varbūt pašā sākumā tu varētu pastāstīt mazliet par sevi, ar ko tu nodarbojies, varbūt ko tu studē, un varbūt kāds cilvēciņš tu esi. Jā, man ir liels prieks būt šeit. Man liekas, ir ļoti stilīga šī podkāstu ideja. Un kas es esmu un ko es daru? Es esmu Ulla, un man ir ļoti grūti sevi kaut kā pieteikt, jo es daru ļoti daudz ko, un es nezinu, no kādas šķautnes sevi prezentēt. Bet es šobrīd mācos Nīderlandē, bet es esmu Latvijā praksē, un es mācos ilgtspēju, pārmaiņu, projektu vadību. Varbūt kaut kas tāds, kas nav Latvijas skolu vidē, kaut kas tāds populārs, ko mācīties, bet es teiktu, ka vairāk tāds projektu vadības stils, bet ar tādiem projektiem, kas ir tēmēti uz kaut kādu ilgtspēju, gan eko, gan sociālo. Un brīvajā laikā es tiešām daru visu. Es strādāju mākslas muzejā Zuzeum un skrienu, eju uz sporta zāli, ēdu daudz un tādā garā. Jā. Sanāk, ka tu tagad vairāk laika pavadi Latvijā? Jā, tagad šo semestri es esmu Latvijā, jo es eju praksi Latvijā, un šis ir mans pēdējais semestrs Nīderlandes skolā, un man ir jāraksta bakalaura darbs. Un bakalaura darbam ir jābūt kaut kādā veidā saistītam ar to, kur es praksējos. Tā tēma pārklājas. Līdz ar to man bija iespējas jebkur darīt praksi, bet es kaut kādā veidā pieņēmu tādu lēmumu atbraukt atpakaļ uz Latviju. Es domāju, ka tur daudz kas spēlēja lomu, bet tāda sailgošanās arī pēc mājām un redzēt savus draugus, vecākus noteikti ietekmēja to izvēli. Bet jūnijā es braucu atpakaļ uz Nīderlandi, prezentēt savu tīsis. Mēs cepuri gaisā graduētot un viss tā. Tu jau zini, ko gribētu darīt tālāk pēc studijām? Palikt ārzemēs, mācīties un strādāt, vai braukt atpakaļ un kaut ko tādu? Tādā ilgtermiņā es zinu, ka Latvija būs vieta, kur es operēju. Jo man ir man tāda sajūta, ka tas viss, ko es pieredzēju, es to gribu atvest uz Latviju. Tāpēc arī man šeit jūsu podkāsts riktīgi foršs, jo man liekas, ka Latvijai dažreiz sabiedrībai, tīpaši jauniešiem, vajag vienkārši kaut kādu nedaudz tādu push. Un jo visiem, manuprāt, ir tāda vēlme kaut ko darīt vairāk, kaut ko zināt un tam līdzīgi, bet pietrūkst kaut kāds tāds aiziet. Un tad man ir tāda sajūta, ka es varētu kaut ko tādu arī darīt Latvijā, tāpēc es gribētu būt pēc tam nākotnē Latvijā, bet tagad līdz kaut kādiem, tuvāko 5 gadu laikā es nezinu, kas notiks. Man nav ne jausmas. Es zinu, ka es gribu mācīties maģistru tālāk, bet es nezinu. Tie pašā universitātē? Nē, iespējams citā valstī, citur, ne Latvijā, bet kaut kur citur. Es gribu kaut kur, kur ir silts. Tas, ziemās ir diezgan dažkārt bēdīgi. Visu laiku ir jābūt tādā drūmākā klimatā, bet varbūt tāds jautājums, tu teici, ka studē ilgtspēju, kas iespējams ir kaut kas tāds, kas Latvijas studijās varbūt ne īpaši parādās, vai varbūt nav tik liela aktualitāte, vai tas ir tas iemesls, kāpēc izdomāji studēt ārzemēs, vai varbūt kāpēc tā doma līdz tevīm atnāca, ka tu gribi braukt projām, nevis tādā mazā Erasmusiņā, nevis mazā projektā, vai pat 6 mēnešiem, bet tiešām studēt ārzemēs. Un kā tas ir? Jā, ok, tātad es mācījos AVG, Agenskalna valsts gimnāzijā, un man vienkārši kaut kā pēdējā gadā man nebija ne jausmas, ko es darīšu. Nulle nojausma, ko es darīšu. Galvenais bija paveikt skolu, eksāmenis, viss tādā garā. Un tad man viena draudzene piedāvāja aiziet Radisonā, bija kaut kāds izstāde skolu vai tam līdzīgi, kur mācības ārzemē, vuhuhu. Es dzirdēju, man liekas, un man bija tāds, sure, aiziesim, jo tāpat es nezinu, ko darīt. Un tad es paņēmu kaut kādas tur tās brošūras, un man laikam nostrādāja tas faktors, ka mana draudzene, viņai bija tāds, ok, es gribu mācīties ārzemēs, un man iekšēji bija tāds, es gribu mācīties ārpus Latvijas, jo es jūtu
ka es gribu jaunu izaicinājumu, kaut ko tādu, kas ir lielāks, kuras aizbrauc uz nezināmu vietu, uz nezināmu tā kā sistēmu, un es daru kaut ko, kas tādu lielāku izaicinājumu iedod man dzīvē. Un jā, tā draudzene tā kā izdomāja mācīties visu tur, viņa man bišķīt arī palīdzēja ar to visu pieteikšanās procesu, bet ir diezgan vienkārši, un tad tas ir tas īstenībā, kā es tā kā sāku mācīties, un par to ilgtspēju es tā kā līdz es sāku mācīties, es pat nezināju, kā tas ir latviski, un man īsti nebija jausmas, uz ko es tā kā parakstos, kas būs tas, ko es mācīšos. Es vienkārši aizbraucu. Es aizbraucu, man bija tāds, ok, mēs dzīvojam tagad Nīderlandē. Bet tas ir forši īstenībā. Nu, tā tu biji gatava piedzīvojumu, un tu nezināji. Un kā tev tagad ir ar studijām? Tev tas interesē, tā pati ilgtspēja, tev, lai tu varētu ar to ideju un mācībām arī atbraukt atpakaļ uz Latviju un kaut ko censties mainīt, izmainīt? Jā, noteikti. Es redzēju, ka arī RTU ir kaut kas uz to pusi, tā ilgtspēja, bet tur es domāju, tā ilgtspēja arī ir kaut kas vairāk no tādas tehniskās puses vai tādas zinātnes puses. Es vairāk esmu tāda praktiskā puse šajai visai ilgtspējas nozarei, varbūt arī kaut kāds tur tā kā policy making un tādas lietas, varbūt nedaudz vairāk no tāda sociālā aspekta, mazāk kā tur kaut kāda bioloģija, ķīmija un tā kā tam līdzīgi. Bet noteikti tas interesē, un man liekas, ka tā ir aktuāla tēma vienalga, kur tu esi, un man liekas, ka kaut kādā brīdī tas vienkārši arī kļūs vēl aktuālāk. Man nav tāda doma, varbūt tas ir tāds mans subjektīvs viedoklis šajā visā tēmā, bet man nav tāda sajūta, ka tā ilgtspējas tēma kaut kur aizies prom. Man tā liekas, ka tas vienkārši paliks aktuālāk vienā vai otrā veidā, bet līdz ar to man ir sajūta, ka es noteikti Latvijā tieši par un ap šo, jo tas fields ir tik mazs, varētu kaut ko arī darīt. Bet tā jau arī sanāk, jo principā tā ilgtspēja, man liekas, visos uzņēmumos gan arī tāds piespiedu darbs, mēs domājam par ilgtspēju, mums visas ir jāiekļauj, jāapdomā, un tad mēs saprotam to, ka varbūt Latvijā nav tā izglītība, kas īstenībā tā forši aizbraukt, pamācīties, un tad varbūt atvest kaut ko atpakaļ. Bet varbūt var mums pastāstīt par, tu studē ārzemēs, kas jau ir sava veida pieredze, sava veida varbūt kultūra šoks un tā tālāk. Jā. Varbūt var pastāstīt arī tā virspusīgi vai pat padziļinātāk par citiem projektiem, kur tu esi piedalījusies. Jā, tātad mums mūsu skolas, manas universitātes programmas ietvaros ir tā, ka tu 2 gadus studē uz vietas, tā kā iegūsti zināšanas un kaut kādu praksi, un tad tie otri 2 gadi, jo es mācos 4 gadus sakarā ar to, ka arī ir tā praksa diezgan tāda intensīva. Un tā ir tāda prasība, ka ir jā, tu vari mācīties vai 3 vai 4 gadus, bet ja tu mācies 4 gadus, tad visticamāk tev būs tur Erasmus, kaut kāds vēl projekts, internships, prakse un tam līdzīgi. Un tad viens no semestriem ir braukt uz kaut kādu sadarbības projektu, kas ir tā kā klients, un tā kā tas varbūt organizācija, tā kā kaut kāds biznes vai organizācija, visticamāk kaut tā kā NVO, piemēram, ja? Citā valstī viņiem ir sadarbība ar mūsu skolu, un tad mēs tā kā braucam kā bezmaksas darbinieki, teiksim tā, un mums ir kaut kāds projekts, un es šī projekta ietvaros, šī semestra ietvaros biju Brazīlijā. Mums bija iespējas braukt uz Brazīliju, Čīli, Ekvadoru, Malavi, Ugandu, Nepālu, kaut kur arī Eiropā, un iespējams arī tā kā palikt Nīderlandē, piemēram, ja tu tā kā finansiāli nevari īsti atļauties, jo tas nav apmaksāts. Pašam ir jāsponsorē sevi. Jā, tā kā tā visa ikdienas sadzīves lieta tev pašam ir jānosadz. Un tad es biju Brazīlijā, es dzīvoju tuvāk tur, kur ir Argentīna, un es tur biju aptuveni, man liekas, kaut kādus 2,5 mēnešus. Tas bija vienkārši brīnišķīgi, tā kā labākais piedzīvojums manā dzīvē. Es zinu, ka es ļoti gribu atgriezties atpakaļ Brazīlijā, un nav vispār nevienas vietas, kur es esmu, un es tā kā esmu bijis vairākās vietās uz pasaules, protams, ļoti maz salīdzinoši ar to, cik pasaule ir liela, bet nav neviena vieta, kur es jutos tik gaidīta,
ja pat es esmu tā kā sveša, Jā. jā, kā Brazīlijā, tik ļoti, es nezinu, kā to pateikt, kā welcoming cilvēki. Bet tas varbūt no tās sabiedrības puses, ka viņi ir bišķiņi atvērtāki, vai tāpēc, ka tieši arī bija cilvēks no malas, un tad viņi tev ir vairāk pat atvērti? Nē, tieši tāpēc, ka vienkārši, man liekas, tā kā vienalga. Viņi ir smaidīgāki arī? Jā, priecīgi. Tur, tas ir kaut kas tāds pilnīgi cita pieredze, un es noteikti daudz ko arī esmu saglabājusi sevī, un tāpēc man šķiet, ka es varbūt neesmu tāds standarta latvietis, un dažreiz es varētu būt kādam standarta latvietim par daudz, kaut kādā ziņā, jo tās ir tās lietas, tā kā, ko es paņemu no, piemēram, arī no tās Brazīlijas, tā kā man ļoti patīk tur komunicēt ar cilvēkiem, iet ārā, bam, 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 un tas viss tā kā tā. Jā, tas nav stereotipiski klusais latvijas. Jā. Uz robežām savā veidā. Jā, tā kā, protams, tas viss nebija atpūta un izbaudīt sauli tur kaut kādā Rio. Tā tas nebija. Tā kā mums bija arī reāli jāmācās, jātaisa savus pētījumus. Ko tu tur tieši darīji? Okay, tātad bija X organizācija, es nezinu, kā ir Latvijas, nav svarīgi, bet X organizācija, un X organizācijā bija mūsu klients, un klients pajautāja, tā kā skola, tā kā viņi bija par angļu valodas tur nometnēm, kaut kādām tur outdoor learning, bla, bla, bla. Un vienmēr sakot, kaut kā pēdējo gadu 2 laikā viņiem nenāca jaunas skolas klāt. Tā tad īsti nebija pieprasījums. Un tā mūsu loma bija saprast, kāpēc nav tas pieprasījums un ko izmainīt tajā visā struktūrā, lai tas pieprasījums būtu. Un tā kā, ja mēs varam arī sazināties ar kādu no skolām un dabūt vēl cilvēkus, un tad tajā visā mēs bijām 5 cilvēku komanda, tas bija tas galvenais, un tad katram mums bija jātaisa arī kaut kāds pētījums. Un es taisīju pētījumu, kā var izmērīt to ietekmi, kas ir no tajām nometnēm, to bērnu pēc tam tālāk tā kā, attīstībā un viss tas. Tā kā, jo, protams, neviena skola tā kā, negrib ņemt tā kā, kaut kādu, darīt kaut kādu sadarbību ar random angļu valodas nometni, jo viņiem ir tāds, mēs skolā arī mācam angļu valodu, un tad tā ideja bija tāda, piemēram, ka ar manu to research daļu es parādu, ka, hei, tā kā ilgtermiņā, ka viņi atrodas ārā un to valodu izmanto tā kaut kā dabīgāk un caur spēlēm, tas viņiem pēc tam palīdz vieglāk viņu izmantot ikdienā. Nu, tā kā, es nezinu, aptuveni var, tā kā, man liekas, saprast. Bet tas viss arī izpildījās, vai ne? Tā kā pie rezultātu tiki? Jā, es uztaisīju tā kā impact evaluation form. Nezinu, Latvijas tas būs bijis šī sarežģītāk, es ceru, ka ok, tā kā, ja ir kaut kādi vārdi angliski. Jā, un es zinu to, ka mūsu klients kaut kad man pirms pāris nedēļām rakstīja, ka, hei, vai tu vari tā kā atsūtīt to pirmo versiju? Nu, tā kā vienmēr sakot, man bija tā atgriezeniskā saite, ka viņi viņu izmanto, ka ir nice un tam līdzīgi. Tas ir ļoti labi. Jo tā kā mums tagad arī aizbrauca nākamā grupa. Tas nozīmē, ka tā kā, ja tā sadarbība skolai ar to klientu ir izveidojusies laba, tad tas projekts kaut kādā veidā turpināsies, kaut kāda daļa no tā projekta, jo nākamā komanda atkal pēc gada brauks tajā pašā tur laikā un tam līdzīgi. Tev bija arī kāds kultūras šoks Brazīlijā? Es domāju, mums jau aizbraucot uz citām Eiropas valstīm, varbūt kultūras šoks. Bet Brazīlija, tā kā es domāju, pilnīgi cita vieta, lokācija diezgan attāla. Jā. Tev ir bijis kāds kultūras šoks, izņemot to, ka patīkam viss tev sagaida, bet kaut kas tāds, oi, šis ir neierasti vai neparasti. Jā, noteikti vairāk. Tā pirmais, ko es uzreiz varu pateikt, mēs kā latvieši, es nezinu, protams, kā katram tas ir citādāk pierasts un tā, bet man dažreiz ir tā, ka arī satiekot savus draugus, nevienmēr es apskaujos. Tā kā depends on the situation, jā? Tā kā atkarībā pēc kā es tur jūtos tajā dienā. Bet Brazīlijā vienalga tu pazīsti to cilvēku, nepazīsti, jums ir jāsabučojas. Tā kā vai nu uz viena, vai nu uz abiem vaigiem. Protams, tā nav tur kaislīgi intīma buči, ja? Bet tas ir diezgan tuvs tā kā latvietim, tuvs kaut kāda saskarsme ar cilvēku, ar kuru man nav nejausmas, tā kā vai es kādreiz vēl runāšu. Varbūt tas ir tikai tā kā čau pateikt. Tas noteikti bija viens, viņi ir ļoti tuvi. Viņi nebaidās no tās tuvības fiziskās. Otrs, viņi diezgan daudz ēd.
Man bija diezgan daudz jāēd. Es zvanīju mammai 2. nedēļā, un viņa teica, mamma, man bail braukt uz Latviju, es tā kā būšu 3 reizes lielāka. Bet ēd lielas porcijas vai vienkārši ēd arī ļoti bieži un daudz? Ēd tā kā lielas porcijas. Lielas porcijas. Viņiem patīk ēst. Un, nu, protams, arī zina, kā tie augļi tur ir cita garša, cits apjoms, cits skats. Līdz ar to tas ir diezgan viegli daudz ēst augļus un tā, bet tas jau, nu jā, tā kā tas noteikti arī bija tāds nedaudz kultūras šoks. Pārējais, es domāju, ka vairāk nebija tādu, ko es tagad uzreiz uz sitienu varu iedomāties. Es domāju, vienkārši tā tuvība un ēdienu apjoms. Bet tas ir tev izmainījis tagad tuvību, ka tu, piemēram, esi arī teikt, tu gribi iet, nezinu, vai iedot buču, bet varbūt apskaut. Tas uzreiz atvērtāk tam, vai ne? Jā, es atbraucu pēc Brazīlijas uz Latviju, un es visus savus draugus tā kā katru reizi tagad samīļoju un tam līdzīgi, un tā kā dažreiz arī svešs cilvēks man jāš tāds, tā kā, ko tu dod man paspiest roku samīļojumies un tā, un tad man ir bijuši dažreiz arī skatieni. Jā, bet arī varbūt es nedaudz lekšu, bet arī kaut kas tāds, ko es tā kā no Nīderlandes nedaudz aizņēmos, un kas arī bija kultūras šoks, visi cilvēki uz ielas sasveicinās. Nu, tā kā, ja tev izveidojas acu kontakts, tu saki tā kā vienkārši, ķipa, hei. Un tas ir kaut kas tāds, ko es tā kā arī vienu brīdi novēroju, ka es Latvijā sāku darīt. Pēc kaut kādas 1 gada tur Nīderlandē, Latvijā tur eju pa ielu un es tā kā saskatos ar ko domīt, kur ved savu suni ārā pastaigāties. Un es tā kā vienkārši man tāds, skaists sunītis tur ko. Un man likās, ka viņi tā kā tiešām domāja, ka es nozakšu to suni. Tā kā tiešām viņi bija ļoti pārsteigti, ka es viņu tā kā kaut kā reaktoju uz to mūsu acu kontaktu. Bet Nīderlandē tā kā, zini, tu pajautātu, kāda tev diena, kāda tev šodien plāni un vēl kaut kas tāds. Tas ir ierasts. Tas bija ļoti, jā, tas ir ierasts. Tas būtu varbūt uz tāda surface level, tā kā tev nelīdz galam interesē, bet tu tik un tā tev būs tas small talk. Jā. Un, tā kā ir kaut kādi tādi sīkumi, kas arī tu pierodi pie tā, un tad atbrauc uz Latviju, un tev izpauž bišķiņ savādāk. Vai tas smalktāk, vai sasveicināšanās. Ir arī kāds cits projekts, nu, protams, studijas ir tāds milzīgs projekts, tā Brazīlija, man liekas, ir kaut kas superīgs. Ir kaut kas vēl, kur tu esi devusies, vai piedalījusies, vai pašlaik vēl nē? Jā, un tad pēc Brazīlijas atbrauc uz Latviju kaut kādus 2 mēnešus, un tad brauc uz Portugālu, uz Lisabonu, savā Erasmusā. Kas ir arī obligāta lieta mūsu programmā. Protams, tad tur uzreiz jau tu dabū to Eiropas naudu, un, nu, es neteiktu, ka viņi nosedz ļoti daudz ko, lai tu varētu izdzīvot, bet, nu, tas ir kaut kāds arī pabalsts, atbalsts tajā visā lietā. Bet, jā, es biju Lisabonā uz 1 semestri, cik tur sanāk kaut 5-6 mēneši, un tas arī bija brīnišķīgi. Tas bija ļoti foršs turpinājums tajam Brazīlijas piedzīvojumam, jo es, tā kā Portugāli kolonizēja Brazīliju, līdz ar to tā kā portugāļu valoda arī bija kaut kas tāds, tā kā, ko es nedaudz sāku jau apgūt, un es tā kā varēju arī kaut kādā brīdī sasveicināties, parunāt ļoti kaut kādas vienkāršas lietas, pasūtīt ēdienu un tam līdzīgi portugāliski, jo dzīvojot kaut kādā vienā valstī vairāk ilgāku laiku, tad jā, es biju Erasmusā. Kā tev ir tagad ar valodām? Tu studē angļu valodā, es pieņemu. Tur esi iemācījusies kādu citu valodu paralēli, vai? Nē, vairāk to angļu, vai ne? Jā, nu es runāju latviski, protams, angliski un tā kā krieviski, bet tā kā ar krievu valodu ir tā, ka tāpēc, ka es tagad pēdējo laikā visu laiku domāju principā angliski, man tā krievu valoda ir diezgan aizmirsusies, bet es varētu atgūt viņu. Un tad ir tā, ka ar daču, sanāk holandiešu valodu, es varu saprast kontekstā. Piemēram, ja mums būtu situācija, ka mēs esam mēbeļu veikalā, es varētu saprast, ka mēs runājam par mēbelēm, par krāsām, par skaitļiem, tādas ļoti primitīvas tiešām lietas. Es varu pateikt, ka man nevajag tā kā čeku, un tādas ļoti primitīvas lietas. Bet es nevarētu pastāstīt, tā kā, ko es mācos, cik man ir gadi un tādā garā. Un ar portugāļu valodu ļoti līdzīgi. Bet es domāju, man liekas, es esmu arī vienkārši tāds cilvēks, tā kā man tajā vietā, kur es esmu,
mans, tā kā es vienmēr uztaisu tādu kā savu izaicinājumu sev, ka es gribu izlikties, ka es tā kā esmu local, lai tiem cilvēkiem, kas ir local, liekas, ka es esmu tā kā vietējais, un tad tā kā runāju, ja pat es tā kā nezinu tos vārdus. Un Portugālē man ir bijušas vairākas sarunas ar cilvēkiem, ka viņi tā kā nenojauš, ka es esmu no Portugāles. Jā, bet es bišķīt arī mācījos tā kā brazīļu, portugāļu valodu. Jā. Un tad tā kā, es domāju, ja man būtu 1 gads intensīvas mācības portugāļu valodā, es varētu brīvi pārvaldīt. Jā, taču arī paņem laiciņu tomēr iepraktizēt un vispār. Varbūt no visiem šitiem kaut vai studijām ir kāds tāds traks stāsts, neobligāti negatīvā ziņā, varbūt tāds superīgs stāsts, kas jau ir iekrits atmiņā, ko tu nevar aizmirst vai, tā kā visu laiku atceries. Ir ļoti daudz stāstu. Es varētu sākt ar to, ka Nīderlandē pārvākties ir viens liels piedzīvojums. Es pārvācos tā kā pilnībā pārvācos no viena dzīvokļa uz citu dzīvokli uz riteņa ar saviem draugiem un tā kā ar to iepirkumu, ne grozu, bet tiem ratiņiem. Jā. Matraci, jā. Matracis, kāpji, viss, ko tu iedomājies tā kā no tās visas istabas tika pārvests ar riteņiem. Tā kā tas ir savā, kaut kas tāds, kas man ienāca pirmais prātā, jo, man liekas, tā kultūra riteņu tur ir tik liela, ka tu principā vari tā kā jebko ar riteni izdarīt. Un, jā, tas noteikti ir kaut kas tāds, kas man ir nedaudz palicis atmiņā, man liekas diezgan smieklīgi, tā kā tu vedi prosta skapi, braucot ar riteni. Tā kā kādā veidā 2 cilvēki, zin, piemēram, tur matraci. Tā kā liekas smieklīgi. Noteikti tad ir kaut kādi piedzīvojumi saistīti ar Brazīliju. Jā, nav nekas tāds konkrēts, kas nāk prātā, bet jā, un Lisabonā arī ir bijuši visādi piedzīvojumi. Ir grūti tā uzreiz kaut ko iedomāties. Jā, man liekas, tā visi piedzīvojumi, kas man tā kā nāk prātā, ir ļoti daudz, bet ir saistīti tieši ar draugiem, ar cilvēkiem, ko es iepazinu šajā visā laikā. Un es teiktu, ka tie cilvēki, kurus es iepazinu, ar kuriem bija šie trakie piedzīvojumi, jo es zinu, tā kā mēs arī aizbraucām uz Kolumbiju, es aizbraucu ar riteni no Nīderlandes uz Parīzi. Tikai tāpēc, ka tā kā man vienkārši draugi tādi ir tagad, kuriem ir tāds traki piedzīvojumi. Mēs jau visi pārvācāmies uz citu valsti, lai mācītos. Līdz ar to mums jau tas tā bāze ir kaut cik vienāda, ka mēs jau esam gatavi kaut kādā ziņā darīt vairāk, lai iegūtu vairāk. Jā. Es nezinu, kā tas varbūt arī klausītājiem varētu būt interesanti. Es nezinu, kā jums ir vai maksas studijas vai nē, vai tā kā tev palīdz atsāki vai nepalīdz. Tas ir ļoti sarežģīti studēt ārzemēs, arī tādā finansiālā aspektā. Jā. Neņemot vērā, ka varbūt dažreiz ir bezmaksas studijas, zinu, ka Dānijā bija bezmaksas programmas, viss kaut kas tam līdzīgs. Cik tas ir sarežģīti kādam, kas varbūt gribētu, cik ļoti vajag to finansiālo varbūt iekrājumu vai būt gatavam? Jā, šis ir ļoti svarīgs jautājums, un es arī ļoti gribēju par to parunāt, jo, protams, tas viss izklausās brīnišķīgi, bet es ļoti, ļoti tā kā gribu arī pateikt, ka es apzinos to, ka es varbūt esmu kaut kādā ziņā nedaudz privileģēta tieši tajā ziņā, ka man ir vecāki, kuri var man atbalstīt šajā visā procesā, bet man ir arī draugi, kuri strādā un paši maksā par savām studijām, par pilnībā visu. Protams, tas viss uzreiz ir citādāk tā dzīve, bet tā kā kaut kā konkrētāk runājot, piemēram, Nīderlandē ir tā, ka studijas maksā aptuveni 2300 eiro gadā, jā. Tas diezgan līdzīgi kā Latvijā. Jā, diezgan, tā kā cena ziņā ir ļoti līdzīgi. Pirmajā gadā man bija puse jāmaksā. Es nezinu, vai tas ir visās universitātēs vai mūsu, bet cik es ar saviem draugiem runāju, pirmajā gadā viņiem ir tāds, tā kā, ka viņi iedod discountu studentiem. Ja tu pārdomā vai tam līdzīgi, ka tev nav jāpārmaksā par to, ka tu pārdomāji nemācīties. Līdz ar to sanāk, es kopsumā 2, 4, 6, 7, es teiktu, kaut kādus 8000 eiro esmu samaksājusi par 4 gadiem studējot ārzemēs, par studiju programmu pašu. Tad ir tā, ka es varu runāt par pieredzi Nīderlandē. Man, tā kā tas ir arī svarīgi pateikt, ka šī ir Nīderlandes pieredze, braucot studējot uz Nīderlandi. Un tad ir tā, ka ja tu studē
Un, ja tu strādā, piemēram, manuprāt, tas jaunais likums bija paredz, ka, ja tu strādā vismaz 8 vai 9 stundas nedēļā, tas nozīmē, ka tu vari strādāt 3 stundas. Tā kā vienmēr, ko tev nav jānostrādā vienā dienā 9 stundas. Tu vari pieteikties tādam duo. Un duo ir tāds kā studentu pabalsts. Studentu pabalsts kopā ar to, ka tu strādā, ir atkarīgs no taviem vecāku ienākumiem. Ja tev vecāku ienākumi ir, piemēram, tur virs vidējā, tad tu saņem tādu tā kā vidēja izmēra finansiālo pabalstu. Un tas ir tāpēc, ka tu esi students, tu jau mācies, jau maksā par studijām, plus tu vēl strādā, un tā kā viņi tevi atbalsta. Jā. Ir tāds vienkārši likums, ļoti daudz man draugi to izmanto, un tas pabalsts var būt no 300 līdz 1200 eiro. Tā kā es esmu dzirdējis vairākas tā kā situācijas, un tad ir arī, pieņemsim, ja tu strādā, tad ir iespējams dabūt arī publisko transportu par brīvu, un visādi tādi benefits. Kad ir pretīmnākšana arī no pašas noteikti. Valsts un universitātes. Jā, līdz ar to tas ir arī kaut kas, ko paturēt prātā, ja izvēlas mācīties Nīderlandē, ka tāpēc arī es saku, ka ir mani draugi, kuri paši nodrošina sev gandrīz visu. Viņiem vecāki ieskaita kaut varbūt tur mēneša naudu un tam līdzīgi, bet tas ir ļoti tāds mazs, tā kā tas vecāku ieguldījums tajā, jo tas ir iespējams ar visiem tiem pabalstiem un tam līdzīgi. Arī nesen tieši biju Nīderlandē, skatījos, viņiem vienkārši tādā kā Rimī, ja tev ir 21 un vairāk gadi, stundas likme ir 20 eiro. Un tad vienkārši arī jāsaprot to, ka tu vari strādāt kodā random kafejnīcā, un tev būs vismaz tā kā minimums 14 eiro stundā tu vari nopelnīt. Un tas arī ļoti daudz ko ietekmē. Jā, lielāks finansiāls atspējas ir noteikti. Jā, un tāpēc arī tas, ko es gribēju šajā visā pateikt, ka ir iespējams to izdarīt, bet es teiktu tā, ka ja tev vecāki vispār nepalīdz un tev nav nekāda veida iespēja dabūt kaut kādu finansiālu atbalstu no vienalga kāda blakus cilvēka tev, tas būs ļoti, ļoti grūti, it īpaši pašā sākumā, bet tajā pat laikā tas ir ļoti iespējams. Vienkārši, ja tev vecāki var kaut cik atbalstīt, kaut vai, tā kā tajam pašam sākuma posmam, to var mierīgi tā kā realizēt. Un, es nezinu, cik ļoti atkarīgs. Es arī negribu, piemēram, teikt, cik ir kaut kāda vidējā mēneša tēriņu iespējas vai tam līdzīgi. Bet pārtikas ziņā dzīvošana pārtika ir līdzīga kā Latvijā, vai pieņemam, ka mazliet dārgāka vai neapstākļi? Tagad, kad es biju veikalā, kad es biju Nīderlandē, es teiktu, ka pārtika maksā tieši tikpat. Okay. Un viena lieta, es nezinu, protams, arī cik Latvijā tas ir populāri vai nav, bet ja tu esi vegāns vai veģetārietis, tev ir ļoti daudz plašas opcijas, un tas ir tā kā ļoti lēti ēst vegāni un veģetāri tur, jo tā ilgtspējas kaut kāda arī varbūt tā domāšana, tā zaļā domāšana Nīderlandē ir ļoti aktīva. Tās ilgspējas studijas, ko viņi piedāvā, tad viņi tiešām par to domā. Man vienkārši izklausās, ja mēs pieņemam, ka studiju maksa, ja mēs pareiķinam, ir tieši tāda pati kā Latvijā, bet īsnībā, varbūt tas tavām studijām kaut kur būtu varbūt dārgāk vai kā Viņiem ir tāds likums, piedod, ka es tev pārtraucu, bet viņiem ir, manuprāt, tāds likums Nīderlandē, ka studijas nedrīkst pārsniegt X skaitu, X tā kā to maksu, jo viņi ir aprēķinājuši, cik aptuveni tur vidējais, laikam, students var samaksāt vai tam līdzīgi. Vienmēr, ko tur ir, es esmu dzirdējis, ka ir kaut kāds tāds likums, jo visi mani draugi maksā vienādi. Tas nozīmē, ka īstenībā atšķirs 100-200 eiro. Cena ir pretīm nākošāka, jo mums arī Latvijā ir ļoti dārgas studijas. Un tas nav tā, ka Latvijā arī 2300, mums arī 4000 gadā vai 5000 gadā. Un man arī liekas, ja ir motivācija, pat ja tev nav tie vecāki, kas atbalsta, bet varbūt var pēc vidusskolas paņemt 1 gadu brīvu, mazliet pastrādāt un iekrāt. Man liekas, ka tās iespējas ir diezgan labas pamēģināt tās studijas ārzemēs, pat ja vai tos projektus vai brauciens, man liekas, ritīgi foršs, tas izklausās. Jā, pilnīgi noteikti, tā kā 100%. Jo pēc tam arī tā kā es teiktu, tas pirmais brīdis, kad tu aizēji to visu sāc, ir tāds grūtākais, bet tad es teiktu, pēc kādiem 3-4 mēnešiem aiziet viss. Jā. Tu atrodi,
Bet tas būtu tas pats, ja tu, piemēram, ja tu dzīvo Alūksnē, un tu izdomā sāc mācīties Rīgā. Tāpat ir jāstrādā, jāmeklē dzīvošana. Tieši tā. Un, piemēram, es tagad skatījos Rīgā dzīvokli. Zini, es teiktu, ka tā kā Rīgā noīrēt dzīvokli ir tāpat kā Nīderlandē noīrēt istabu. Jā. Protams, istabu atrast Nīderlandē ir 4 reizes sarežģītāk nekā Rīgā. Bet tik un tādā ziņā, salīdzinot savus izdevumus tagad, pēc laika dzīvojot Nīderlandē, Lisabonā un Brazīlijā, un dzīvojot tagad Latvijā, man ir vienādi. Tā kā, un nav tā, ka es aizliedzu sev kaut kādas lietas darīt, es pat esmu tā kā diezgan liels tērētājs. Tas man ļoti pozitīvi izklausās, ka tas nav tā, ka tu teiktu, tur būtu tik nesasniedzams līmenis. Tu zini, kā tev vajadzētu žūksni naudas katru mēnesi, lai tā kā izdzīvot, vai tiešām forši padzīvot. Bet tas ir ar to summu, tā kā, kas man ir, un tā kā ar to atbalstu, kas man ir, bet es to redzu arī citos cilvēkos, arī savos draugos, kuri līdzīgi operē. Bet arī Latvijā nav jau tā, ka studenti tikai studē. Droši, ka tikai studē. Latvijā taču arī tu strādā vai tu ej praksēs. Tātad galvenais jau droši vien tas, galvenais varbūt atrast to darbiņu tāpat kā mēs Latvijā to darītu, tev tikai varbūt tu atrod vēl to dzīvošanu, un tad, tu saproti, tev vajag arī pastrādāt iespējams, lai nofinansētu. Un mēs šobrīd pieņem, ka droši vien ir arī Latvijā ar studiju un studējošā kredīti, kas tā kā palīdz dažkārt studentiem, gan jau arī viņiem ir jāatmaksā, vai ne? Lēnām jāatmaksā, bet tas ir tādos, tie skaitās tādi draudzīgie. Tā, ja ļoti gribi studēt, tev tā kā tas atbalsta. Tas nav tā, tas nav Nīderlandē nav jāatmaksā tā nauda. Tas jau cita sistēma. Bet varbūt, tu vari pateikt, protams, ka tu studē ārzemēs tās tēmas, tu gribēji piedzīvojumu, bet varbūt var pateikt, tādiem īsiem vai plašiem vārdiem, kāpēc, tavuprāt, tas būtu jādara, jo tas varbūt ne tikai studijas, bet tie var būt projekti vai brauciens, tas var būt 6 mēneši, bet kāpēc aizbraukt uz ārzemēm? Pat, ja mēs gribam dzīvot Latvijā, strādāt Latvijā un visu šeit darīt, kāpēc mums padzīvot ārzemēs? Pirmkārt, tas vienkārši paplašina tavu redzesloku. Otrkārt, mums ir tāda iespēja. Tā kā, manuprāt, mūsu vecākiem nebija īsti līdz galam tādu iespēju braukt, darīt, pieredzēt un tam līdzīgi. Un man liekas, tā kā tu vari vienkārši, tas izklausās varbūt diezgan slikti, bet, kā tu vari tā kā neizmantot tās iespējas, come on, tā kā tev visi, pirmkārt, sāksim ar pašu Eiropu. Mums Eiropas pase, mēs tā kā esam tik privileģēti. Mēs varam aizceļot uz cik neskaitāmām valstīm ar vienkārši to, ka mums ir Latvijas pase. Tā kā ir tik daudz citu cilvēku, kuri nevar to izdarīt. Un man liekas, ka tas vien jau ir tāds tā kā... Un ir tik daudz dažādu opciju, lai to izdarītu. Tev nevajag obligāti braukt tur kurorta kaut kādā vacationā, ieraksti vienkārši kaut kādu Erasmus pieredzi, nezinu, tu un viss atmaksāts un tu aizbrauc. Un vēl pie tam ChatGPT jums iedos visas iespējamās atbildes šajos jautājumos. Sveiki, man ir 30 €, gribu kaut kur aizbraukt, lūdzu, rekur tev brauciens uz Briseli. Un, tā kā man liekas, pirmkārt tas ir tik pieejami, otrkārt tas, es reāli par to daudz domāju, un man nav īsti precīzu vārdu, kas tieši ir tas, kas tevī mainās, bet tas pasaules tāds loks, iespējas, idejas noteikti mainās. Man liekas, arī radošiem cilvēkiem varbūt ir tā kā vieglāk tā salīdzināt, jo, piemēram, tu esi mākslinieks, tu taisi tur, es nezinu, galdus. Un tu aizbrauc uz citu vietu, tur ir citādāki galdi, jo viņi pielāgojas tajai videi, kur tā kā viņi atrodas, un tu iedvesmojies, un tu ienes kaut kādu to mazumiņu sevī, un tu ienes viņu tā kā pēc tam tālāk. Man liekas, tas ir tāda kā iedvesma. Darīt, domāt kaut ko jaunu. Man liekas, arī var kļūt pašpārliecinātāks, jo es, piemēram, nesen 6 mēnešus dzīvoju Vīnē projektā, un es sapratu to, ka tā kā tu saki, tur cilvēki ir kaut tajā pašā laikā skaļāki vai drosmīgāki vai sasveicinās un draudzīgāki. Un tu kaut kā redzi to, ka cilvēkiem nav bail izpaust sevi. Viņi ir gatavi arī kaut vai sociālos mēdījos. Viņi veido savu saturu, savu mākslu, savu mūziku, savus projektus. Un viņiem ir pieņemam, ka katrs ir atšķirīgs. Katram draugu grupiņā ir cilvēki, kur pilnīgi savā. Tev neliktos, ka tie cilvēki ir draugi.
Un man redz to, ka katrs var izpausties. Tev ir sava tā balss, un tu vari būt pašpārliecināts. Noteikti. Man liekas, ka tādās lielākās sabiedrībās, kaut kā tādās nevis attīstītākās, bet kur tiešām ir gan finansējums, gan cilvēki, kur pat konkurence varbūt ir arī lielāka, var redzēt tādu bišķiņu plašāku skatienu. Ka tu neesi tikai savā dzīvoklī, tu neesi tikai savā darbā, bet tu tiešām pieredzi to. Jā, man liekas, tie visi tādi ārpus māju piedzīvojumi tev liek kaut kādā brīdī to savu ego bišķīt, ielikt tādā perspektīvā. Varbūt tas ir tas arī, ko tu tā kā saki. Tu vienkārši sāc redzēt to, ka tu kļūsi pašpārliecinātāks, tu redzi, ka cilvēki ir dažādi un tā kā vispār in the end of the day, vispār kuram interesē, tā kā, ko tu dari, tev pašam interesē, ko tu dari, un tu dari savas lietas. Man liekas, Latvijā cilvēki ir ļoti judgy, un tā kā mums liekas, ka visi par mums domā. Un negatīvi komentētā īstenībā mums ir, tas gan mums ir. Vienkārši ej kaut ko izdari, beidz tā kā kaut ko tur kritizēt un tam līdzīgi. Tā kā, man liekas, tas ir tas arī, ko tu iegūsti, tu redz tādu skaistuma brīdi ārpus savas ikdienas. Un mums ir sagatavot no komandas tādi ātrie jautājumi. Viņi ir izvērstāki, viņi var būt, bet tikai ātrais ieskatiņš. Jā. Kāds ir labākais ēdiens, kuru tu esi mēģinājusi kādā no vai universitātes laikā vai projektu laiciņos? Varbūt Brazīlijā ir kaut kas tiešām interesants bijis. Iekrīt kaut kas atmiņā? Nē? Interesanti. Tas var arī būt nelabs. Jā, tas varbūt arī negatīvs. Okay. Vispār ir tā, ka es tā kā nevaru ēst glutēnu, līdz ar to man daži šī snaki ir aizgājuši neizbaudīti. Viens no Nīderlandes tur ir tāda frikandela, un tas ir prosti tā kā kaut kāds cīsiņš, kas nav pat cīsiņš, un tiešām, tā kā es ceru, ka visi tie, kas skatās no Nīderlandes, klausās ļoti atvainojas, viņiem ļoti garšo, bet tā kā man liekas... Viņi izbauda to ēdienu. Jā, man liekas tā kā šausmīgi. Tas ir tāds, tā kā tu esi riktīgi sadzēries, pulkstens ir 4 naktī, un tu tā kā ēd to cīsiņu. Nē. Bet varbūt uz tādas labas nots Brazīlijā bija tāds sagu, un sagu ir tā kā tādas kaut kādas bumbiņas no kaut kāda kartupeļu tipa lietas, un tādā viņas ir saldas, un tādā tā kā kaina vīna mērcē uztaisītas, viņas ir tādas saldas skābenes, un tad ar kaut kādu vaniļas tā kā krēmu. Ļoti random, bet ļoti garšīgi. Jā. Un tad, kad tu atrodies vai savās studijās, varbūt arī Latvijā īstenībā atbilst, tu labāk pārvietojies ar riteni un ar kājām, vai tu izvēlēsi sabiedrisko transportu? Varbūt arī mašīna, varbūt ir mašīna no trešā opcija. Jā. Ko tu izvēlēsi? Nīderlandē ritenis, Latvijā, ja augsts un viss besī mašīna, ja vienkārši augsts sabiedriskais, ja labs laiks, noteikti ritens. Jā. Es atbraucu arī šodien ar riteni. Man arī patīk velosipēdu pārvietoties. Bet varētu tos veloceliņus lūdzu. Vairāk. Nīderlandē ir tik laba sistēma, pēc tam tu atbrauc Latviju, un man tāds, man bail, ka man kāds notrieks. Man pilnīgi tāpat bija, es atbraucu no Vīnes, kuras pieredi, kur tu vienkārši, kur tu brauc, ir veloceliņi, un ja nav, tu esi respektātākais cilvēks uz ceļa. Mašīnas tev nebrauks ātri garām, viņas brauks aiz tevis iespējams, un neviens nepīpinās. Jā. Un es atbraucu Latvijā, es sapratu, es jūtos mazliet nedroši, jo es jūtu to, ka tās mašīnas un tie šoferi, viņi nav draudzīgi pret riteņiem. Viņi diezgan agresīvi braucēji. Jā, tam es piekrītu. Jā, Nīderlandē ir tāds likums, ka tā kā, ja tu ievaino riteņbraucēju, tu esi vainīgs automātiski vienalga, kas notika. Tu nerespektē viņu. Jā. Jā, es domāju, Latvijā tur vēl ir noteikti izaugt. Pat ja ne celiņi, bet attieksme. Attieksme noteikti. Varbūt ir bijusi kāda kļūda, kur tu esi pieļāvusi. Projektu laikā. Zini, tās domas, kas vienmēr rīču apkārt, bet nenozīmē, ka tu būtu izmainījis, bet varbūt kādu kļūdu, ko tu varbūt piesakoties vai kādā mazā pētījumā. Noteikti, jā. Es teiktu, ka tas varbūt vairāk būtu saistīts ar manu attieksmi, tad pret komandu tādā ziņā kļūdas, jo mēs arī latvieši, es domāju, tas ir tāds mans latviskums, man liekas, ka mēs mēdzam būt tādi augsti un tādi neciešami dažreiz, tādi. Un man ir bijis šī gadījumi, kad es tā kā pret saviem grupas biedriem esmu tāda augsta un tāda nejauka un tam līdzīgi. Un tās ir kļūdas, no kā es esmu mācījusies visu šo 4 gadu laikā. Man noteikti katrā grupā ir bijusi vismaz viena situācija, kur tā kā man iznāk tas tā kā
tas judgy. Vai rūktu Tad viņš vai tāds ne ārā? rūgtums, jā. Un tas noteikti ir kaut kāda tāda kļūda, no kā es esmu mācījusies. Tāda cita veida kļūda man vienkārši laikam nenāk prātā. Noteikti ir bijuši ļoti daudz. Bet man ir forši piefiksēt arī tādu lietu, kas varbūt nāk kaut kā no mūsu varbūt kultūras tāds mazliet iemācīts stereotipiņš, bet man tas ļoti forši to ievērot un censties. Jā, mainīt. noteikti. Tas noteikti arī nav tā, ka tā kā visi latvieši ir tādi un tam Nē, līdzīgi, bet nē. tas tā kā es zinu, ka tas man ir un jā. Un vai tavuprāt viens projekts vai vienas studijas ārzemēs var mainīt tavu dzīvi? Jā. Noteikti, vai ne? Un no visiem, vai no studijām, vai Brazīlijas, kurš tieši no šiem piedzīvojumiem tev visvairāk palicis atmiņā? Protams, studijas visilgākais posms, kur tu izveido šīs draudzības, vai ne, kas paliek varbūt jau uz ilgāku laiku. Es teiktu, ka tas Erasmus, Lisabonas Erasmus, tas 6 mēnešu apmaiņas semestris Lisabonā, tas ir kaut kas ļoti tuvu man sirdī. Es tiešām varētu par to daudz un dikti runāt. Es ceru atgriezties tur ļoti. Un ja man būs nākotnē iespēja varbūt tur pamācīties vai tam līdzīgi, jo tā ir mana vide. Yeah. Jā, man ļoti, ļoti patika. Tev arī šajos projektos, gan Lisabonā, gan Brazīlijā, tu paliek draugi, pie kuriem varbūt vai braukt ciemos vai apciemot, bet tev tiešām paliek kontaktiņu uz mūžu, tā varētu teikt? Jā un nē, atkarīgs no situācijas, bet noteikti Brazīlijā man būtu, kur aizbraukt. Vispār fun story, ātrais 20 sekundžu story times. Brazīlijā ir ļoti milzīga latviešu komūna. Tā viņi deg un ceļas par latviešu kultūru, viņi svin visus svētkus, viņiem ir latviešu kafejnīca kaut kur Amazonā iekšā dziļumā pie kaut kur džungļos, saucās Kafē Rīga. Un tiešām viņi, tur ir liela latviešu komūna, cik es saprotu vienkārši tāpēc, ka pēc tur kara, ir liela latviešu komūna. Un es iepazinos ar vienu sievieti, pie kuras es paliku arī Rio de Janeiro, tāpēc man nebija jāmaksā par kādu accommodation, un viņi man tur izrādīja visas local spots, un tādā garā amazing pieredze. Vispār nezinu, kas tā par sievieti bija. Viņa sauc Alvīna, viņas tētis bija no Latvijas, bet viņa neiemācījās latviešu valodu, jo tas tētis pārvācās uz Brazīliju, kad viņam bija 10 gadi. Bet viņai ir Talsos kaut kāda tur ģimenes māja un tam līdzīgi. Līdz ar to man ir, tā kā random stāsts, jā, bet tā kā kaut kādi atbildot uz tavu jautājumu, ir tādi cilvēki, kurus tu iepazīsti, un es zinu, ka ja es tā kā ar viņu nerunāju ikdienā, bet ja es viņai uzrakstīšu, hei, es braucu no Latvijas uz Brazīliju, varbūt vari mani izguldīt. Viņi noteikti pateiks, jā. Ok, tas ir superīgi. Vispār mums lēnām tuvojas beigām saruna, bet, godīgi sakot, pie šīs sarunas, man liekas, man vajadzētu aizbraukt jau tagad atvaļinājumā, negaidīt vasaru. Man liekas, ļoti iedvesmojoši. Ko te arī no tāds, ka nav jāpiedalās Erasmusos, bet mēs varam studēt ārzemēs un skatīties, ko mēs varam izplānot, kā ieplānot budžetu un projekts un papildus finansējumus. Un varbūt pašās beigās varētu iedot ieteikumu. Piemēram, ja mēs pieņemam, ka ir kāds jaunieti, kur tagad būtu gatavi studēt uz ārzemēm. Kas būtu tāds ieteikums vai novēlējums šādā situācijā? Noteikti ieteikums būtu atrast kaut ko, kas tev vismaz aptuveni liekas interesants programmas ziņā. Lai nav tā sajūta, ka tu brauc un, ka beigās tā kā neizdodas, lai gan tas arī ir ok. Kļūdīties, mainīt un tam līdzīgi, bet vienkārši tā kā atrast programmu, kas tev tiešām patīk. Un tad varbūt uztaisīt kaut kādu to drošības spilvenu finansiālā ziņā braukcot un vienkārši braukt. Jā, tā kā tu teici, kāpēc nebraukt, ja mums tas pienāks, vai ne? Jā. Mums ir tās iespējas un mēs varam izdarīt visu, lai mēs to varētu izdarīt. Jā. Es tagad esmu sākus skatīties, jo man tulīt beigsies studijas, līdz ar to man nebūs īsti daudz vairs tādu kaut kādu studiju ietvaros braucienu. Es esmu sākus skatīties uz tādu vienu tā kā voluntary work aplikācijas lietu un tā kā var braukt kā brīvprātīgais tur strādāt, piemēram, hostelī, Kostarikā vai tam līdzīgi. Un man liekas, to aplikāciju sauc World Packers.
Man nav, mēs noteikti tā kā, aprakstiņā. man nav neviens neko teicis, Jā. es arī stāstu vai kas, vienkārši varbūt citiem arī ir interesanti, jo es nezināju par tādu lietu, bet līdz ko tu esi tādā arī komunā, kur visi brauc un dara tikai tu varētu kaut kur aizbraukt. Jā, noteikti brīnišķīga aplikācija, izbaudīšu. Pēc tam varu pastāstīt, kā man Tad gāja. varat atkal atnākt ciemos Jā, kādā jā, citā. pēc kāda gada. Jā, jūs esat dzirdējis, ir tie brīvprātīgie darbi, kur tu ej palīdzēt arī wildlife, tā kā dzīvnieciņiem, tu ej palīdzēt varbūt atjaunot mājas vai uzcelt mājas arī kaut kādām komunām vai sabiedrībām, bet tas, ka tu atnāc kā tiešām daudz cilvēku brīvprātīgie, izveidojot savu vietu un palīdzot citiem. Un tas var būt kaut kas līdzīgs. Jā, tas ir kaut kas līdzīgs, jā. Vienīgais, tā kā mēs esam par šo arī daudz skolā runājuši, kur ir tas ethical, viss tas, ka tu nebrauc uz angļu valodu mācīt uz Indonēziju, taču viņi paši var iemācīties un viņi tiks galā, jā. Tev nevajag kaut kādam baltam glābējam aizbraukt un mācīt angļu valodu, bet izvēlēties tiešām kaut kādus tādus varbūt praktiskākus tos, kā to sauc, voluntary work, brīvprātīgo darbu, tā ir noteikti arī laba pieredze. Jā. Mēs noteikti ieliksim šo mūsu aprakstību. Man liekas, tā super iespēja. Ja tas nav tāds vienkāršais brīvprātīgais palīdz festivālā, bet šis ir tāds jau apjomīgāks. Un vispār paldies, ka tu šodien atnāc pie mums. Un vispār pieteicies atnākt, tas ir superīgi. Un varbūt tev klausītāji, ja tev šī saruna likās noderīga, padalies to arī ar saviem draugiem. Varbūt viņi arī ir gatavi mācīties un studēt ārzemēs vai pieteikties brīvprātīgiem darbiņam. Un paldies, ka klausījies Young Media LV podkāsta 3. epizodi, un tad jau tiekamies nākamajās sērijās. Paldies!